Sveiks, skolēni! Man sauc Mārtiņš, un esmu laboratorijas zinātnes skolas skolotājs. Kā tev šķiet, kas notiktu, ja elektrība iziet cauri cilvēku? Cik tas ir bīstami, cik nopietni un kāds būtu sekas? Pasties, pieaugušie, ja mēs, noteikti es dzirdēju no tēta, mammas un citiem skolotājiem, ka elektrība ir bīstama, ar to nekādā gadījumā nedrīkst spēlēties. Un, protams, jā, bet no otras puses mums spuldzi vajag kaut kādā veidā izmantot. Kas tad pie slēdža neiet un neslēgt iekšā, vai? Un pieaugušie arī katru dienu iet, slēdz iekšā, slēdz spuldzi, ja? Ieliek, iesprauž, spīd. Bet, viss tā kā notiek. Bet saka, ka ir bīstami. Kur tad tā bīstamība ir? Es skatos, nav nekas bīstams. Un vēl jau vairāk, kamēr elektrība darbojas normāli, nedzird, ne karsts, smags arī nav. Kā saka, kad elektrība darbojas tā, kā vajag, mēs pat īsti nevaram redzēt, ka tā elektrība darbojas. Tieši tajos vados. Protams, spuldzīti pašu mēs jau redzam. Jā, tas efekts tāpat kā, teikāna darbojas, veļas mašīna darbojas un visas citas ierīces arī darbojas. Bet kur tad tā bīstamība slēpjas? Un tad šodien mēs ar tevi mācīsimies par elektrodrošību un kāpēc ir svarīgi to drošību ievērot. Un galu galā, kādas sekas var būt? Kā saka, lai nekad dzīvē tev nenāktos pieredzēt ne pašam, ne arī teviem tuviniekiem tās sekas, kas ir tiešām nelabvēlīgas. Bet par visu pēc kārtas. Ja mēs skatāmies uz to elektroierīci, tad tā bīstamība jau ir tajā, ka ja mēs to izmantojam kaut kādā veidā nepareizi, vai neievērojam kaut ko, ko mēs nezinām, tad kā reiz tur ir tā bīstamība. Jo elektrība, ja tā iesit pa pirkstiem, vairs neizglābs nekas. Cilvēks nespēja norēģēt tikpat ātri, cik tā elektrība vienkārši izskrien un gatavs. Ja mēs skatāmies, tad mums pēc būtības ir divi veidi ierīces. Vienas ir tādas, kas pārnēsājums, un tajās iekšā varbūt baterija, akumulators, un tā tālāk, ja. Reka, piemēram, man šeit mobilais telefons, ja, tad es zinu, ka man tur iekšā ir akumulators, un tad, pieņemsim, ir bīstam vai nav bīstam? Pie tā vēl tūlīt tiksim. Un otras tās tad ierīces, kas tiek pieslēgts pie elektriskās rodzēs patiešo. Tad šādi te, kā šī te spuldze, ja, tad tiek pieslēgta, un tad tur, tajā rozetē, tā elektrība arī darbina to ierīci. Sākumā apskatīsim tās, kur man ir tās baterijas. Tad, ja es paņemu, pieņemsim šeit man 9 voltu bateriju, ja es paskatos lukturītes, piemēram, kas varētu būt mājās, ja es pat atskrūvēšu vaļā, pastīsimies. Šeit man, piemēram, ir tādas baterijas, ja, tad, kuram spriegums ir 1,5 volts. Jūs zināt, tur, televizoru pultī tādas varbūt vēl kaut kādās rotaļlietās. Ir bīstams vai nav? Es paņemu rokās, nekas nav. Es pat nejūtu, ka man iet kaut kas tur ir vai nav. Patiesībā fizika vismaz apgalvo, tā kā man cilvēka ķermenis vada elektrību, tad patiesībā tur iet cauri, bet tik vāja elektrība, ka es to pat nejūtu. Ja, tātad, protams, paņemot stiprāku, jau kaut kādu barošanas avotu, tas varētu būt jau vairāk. Labi, ieliksim iekšā. Tā. Manuprāt, ka šādi vajadzēja. Pārbaudīšu, ka tur viss tiešām strādā. Jā, strādā. Tātad, kā lukturītī, un tur man ir baterijas, bet šeit tad mobilā telefonā man ir akumulators. Un, protams, pats spriegums ir neliels, un tas īsti nevar kaitēt. Bet var kaitēt, ja to nepareizi izmanto. Piemēram, vai esi kādreiz pamanījis, ka telefons var kļūt karsts?
Nu tā, ka pieņemsim, skaties kaut kādu video vai, teica vai mamma ir atļāvuši spēli kādu spēlēt vai vēl kaut ko, un jūt, kad ir silts. Un vēl jau vairāk es zinu, kad ir cilvēki, kas pieļauj kļūdu, paņem lādētāju, un tas skatās, baterija ir maz, bet vēl gribās turpināt paspēlēt, pieslēdz klāt, un ko nozīmē? Tur elektrība iet cauri, to vēl vairāk silda, un ja baterija pārkarst, skatāmies uz attēlu. Tad šeit kā reiz ir tas variants, ka baterija ir pārkarsusi, un attiecīgi no tā karstuma jau ir aizdegusies. Ja, un tev, kā saka, telefons ir bojāts, bet ja tajā brīdī ir arī cilvēks klāt, tad attiecīgi rokas apdegums, sejas apdegums, un tā tālāk. Ja. Protams, nav tieši elektriskais trieciens, bet karstums, kas tajā brīdī ir, ja jau var izkausēt metālu, ja, vai saplēst to stiklu no tā karstuma, tad attiecīgi cilvēku ķermenim noteikti var radīt nepatīkamas sekas. Ja. Tāpēc nekādā gadījumā telefonu nespēlējam, neizmantojam, kamēr tas lādējas. Ja ir karsts telefons, vispār vislabāk paņemt, izslēgt, nolikt maliņā, lai nedaudz atdziest, tad uzlikt lādēties, uzlādējis, un tad attiecīgi mēs varam izmantot. Citādāk varbūt tā kā ar šo telefonu. Ja? Un otra lieta, ja pieņemsim šāds lukturīts, ir ceļojumā paņemts līdz un netīšām iekrīt ūdenī, vai lietus uzlīst virsū, tad kas tur notiek? Atcerieties, ūdens, lietus ūdenī ir nedaudz sāls arī varbūt iekšā, ja? Tur var peļķēs noteikti arī, tas vada elektrību. Līdz ar to tur var notikt elektriskā ķēde izslēgums, kā rezultātā baterija stipri uzkarst, ātri izlādējas un galu galā tur, ja pārāk stipri, tad vienkārši var pat aizdegties. Tāpēc ļoti, ļoti uzmanīgi, ja nedrīkst divas lietas darīt ar šādām te ierīcēm. Viens nedrīkst, lai ūdens tiek klāt, otrs nedrīkst, lai uzkarst. Ja, tad tikko tā pārkarsus, tad, liekam malā, jo citādāk dabūt pa pirkstiem ar karstumu var, nevis par pašu elektrību. Un, protams, es nezinu, vai tāds mājās tev būs, bet šis ir 12 volta akumulators, te ir vēl viens tāds neliels. Tie attiecīgi mums ir, jau, tie spriegums ir lielāks nekā, pieņemsim, telefonā vai tajā lukturītī, bet tas nenozīmē, ka tas nav bīstams. Ja, ja es, pieņemsim, šādam konkrēti pieskartos ar pirkstiem, man pretstība ir, elektriskā pretstība pietiekami liela, nekas traks nebūtu. Bet ja es pielikšu klāt kaut kādu vadītāju, kas labi vada, tūlīt pat pamēģināsim. Es paņemšu. Šeit man ir dzelsvate, ja, un mēs pieliksim tūlīt klāt, tepat patiesībā būtu vienalga, ar kuru no šiem diviem pieliek, tas varētu sākties. Tad 3, 2, 1. Pum. Man ir, cik karsts pilnīgi, dzirksteļo, ja tas karstums pilnīgi iet ārā, ja tad sanāk, ja ir kaut kāda maza elektroierīce, kur nav paredzēts tāds spriegums, pārdeg un gatavs. Vai arī vēl jau trakāk, ja sāk uzkarst un reāli aizdegties. Ja var tā tad. Un tāda karstums jau ir, pat paplāte ir, kas sakarsus, ja, no tā karstuma. Ja, lai nedaudz atdziest, tad turpināsim ar to tālāk. Un tad šeit būtu ļoti uzmanīgi. Tad mēs varam izmantot daudz, bet uzmanīgi. Bet nākamais, ja mums ir rozete, tad pašās rozetēs ir tāds spriegums, kas jau cilvēkam ir bīstams. Ja? Tad šeit, pieņemsim, pagarinātajā man ir slēdzīts, ko es ieslēgšu, ja, un izslēgšu tad, kad vajadzēs. Ja, ja es tad ieslēdzu, un pirmais, tad vienmēr ierīci pieštepslēt vajag tajā brīdī, kad slēdzis ir izslēgts. Ja? Tad mēs ieslēdzam, mums attiecīgi ir gaisma, tad tas viss darbojas, un kad nevajag, izslēdzam. Ja? Un tās ierīces mājās parasti, kurām ir slēdzis, ja izslēdzams, tās izslēdzam un var arī palikt. Pieņemsim, veļas mašīna
klāts paliek, ja tur vai teikana vai vēl kas, nu, teiksim, rozetē, bet vēlams neatstāt ierīces, kuras ir bez slēdža. Kaut kāda lādētāja vai vēl kaut kas aizbrauc prom, un ja tur pēkšņi sanāk izslēgums, slēdzes nav, kas to pasargā, un tad gan var būt traki. Kas būtu vēl jāievēro, ja mēs taisam vispār kaut ko ar rozetēm? Tad pirmais. Nekādā gadījumā neraujam šādi te aiz vada ārā. Es saprotu, ka varētu izraut, bet mēs varam saraustīt vadu, tur izslēgums un gatavs. Otrs, šeit man tāds viss vads ir vesels, ja, bet ja jūs pēkšņi redzat bojājumu kaut kādu vadam, noteikti jāiztais ciet, lai izolācija būtu virs un lai nedabūtu elektrisko triecienu. Ja tad aiztaisam ciet, būs viss kārtībā. Tā, atslēdzam šādi, ja tad uzmanīgi, tāpēc jau te ir speciāla vieta, lai mēs varam izraut ārā. Tātad, ir atdesis ļoti labi. Ja, parādīšu tūlīt, ja mēs pieslēgsim ierīci, šajā gadījumā, lai tas nebūtu pārāk bīstam, es izmantošu akumulātoru un pieslēgsim klāt. Kas tad īsti notiks, ja būs pārāk stipra strāva, tad tas nozīmē, ja mēs nepiemērotu ierīci, pieslēgsim pie elektriskās rozetes. Tad šādi, pavirzīšos tā, lai, un tad tūlīt mēs paņemsim ar šo, pielikšu klāt. Un reku pilnībā uzkarst, ja, tā, ka pilnībā tas metāls izkūst. Ja? Tad šajā gadījumā elektrība var radīt noteikti tās sekas tādas, ka tiešām kaut kas var aizdegties. It kā izskatās, nekas traks mums nav, bet tikko mēs pieliekam klāt, pamēģināsim lielākā attālumā. Uzkarst, ja? Jau sarkankvēli, var redzēt, ka metāls izkūst, ja? Un rīktīgs karstums, tā kā baltkvēli gandrīz vai, ja? Tas nozīmē to, ka rozetē mēs neliekam nepiemērots ierīces. Neatkarīgi, kas tas būtu, var aizdegties, var sakarst, un vēl jau vairāk paši liekot klāt, pa pirkstiem tā dabūt, ka nedod Dievs, lai tā notiktu. Ja? Tad noteikti nekādā gadījumā. Un, ja jūs redzat, kad ir mazie brāļi māsas, kas varētu spēlēt pie rozetēm, noteikti pasakiet viņiem, nē, un paši arī atcerieties, ja tā labāk nedarīt. Tūlīt es parādīšu vienu īpašu zīmi, kuru obligāti jāievēro vienmēr. Tā, šī te, ja tādu zīmi redzat, tas nozīmē, tur ir liels spriegums un tas ir bīstam. Ja tur blakus ir rotaļlaukums, vai vismaz jūs paši iedomājaties, kāpēc gan lai nepaspēlēties, nē. Elektrība, ja tiks klāt, viss. Ja, tad tas var pat izraisīt nāvi. Kā tūlīt es parādīšu. Protams, visi paliks dzīvi, visi būs veseli, ja, bet. Skatāmies, kā tas ir. Mēs paņemsim šeit. Man ir speciāla ierīce, kurā, pēc būtības, ja es tagad pieslēgšu, ja, tad man sanāk rozete, ko es varu iespraust iekšā, ja, un šeit pēc būtības man sanāk tā, ka divas šīs kontaktdakšas iziet uz šajien. Tas nozīmē, ja šeit pieskartos, tad trieciens uzreiz. Bet, protams, lai mēs redzētu, šajā gadījumā paņemsim gurķi. Līdzīgi tā ir. Pasties tuvāk ir. Tur ūdens ir iekšā gan vienā, gan otrā. Sāls vienā, gan otrā. Ja, un tad, mākslīgais pirksts. Pamēģināsim. Liekam klāt. Tad uzspraudīsim uz vienas naglas un uz otras naglas. Šādi, hop, ir. Labi. Pielikšu šeit, lai tā. Ko? Es arī jūs gatavi esat. Es noteikti tā jāizslēdz rozete, jāieliek iekšā ierīce. Tā. Un tagad skatieties uzvērīgi uz to gurķi, tūlīt, kad es slēgšu, ja, tad jums visiem vajadzēs kopīgi skaitīt, cik sekundes paies, kamēr kaut kas mainīsies. Un tad turpinam skaitīt, līdz vispār viss tas beigsies. Un tā,
Es teikšu 3, 2, 1, tad es ieslēgšu, un tad sākam visi kopā skaitīt. Un tā. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kā smird, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kā smird. Bet, ja tā, protams, ir jāatslēdz obligāti viss nost, lai netīšām pats pa pirkstiem es nedabūtu. Man pat rokas nedaudz trīc no viss tā uztraukuma, kas te ir noticis tikko, bet tad 7 sekundes kopā un gurķis. Iedomājieties, vienkārši marinēts gurķis sāka degt, kur izdega caurums. Tas nozīmē, ar cilvēka ķermeni var notikt tieši tas pats. Un vēl var redzēt kūpu, jo tas gurķis ir reāli karsts. Teiksim, lai salīdzinātu tā kā cepeškrāsnes, kad izņem picu ar gurķi. Tas pats, apmēram tikpat karsts. Un noteikti tad var pastīties izdedzis. Un turpināja degt 16 sekundes. Ziniet, kas ir pats bīstamākais šajā gadījumā? Ja cilvēks netīšām tiek pie tādā ziņā, ja viņam trāpa elektriskais trieciens, tad mūsu muskuļus, tad kur pirksti mani, tad šeit muskuļi, tos vada elektrība, kuru sūta mūsu smadzenes. Tie ir ļoti, ļoti vāji impulsi, kas aiziet, un to tā mēs varam kustināt mūsu ķermeni. Bet te, kad iet no elektriskā, tad avota kāda liela, tad sarauk rampī tā, ka nevar atlaist vaļā. Un tad sanāk vienīgais, ko var izdarīt. Atceries, ja tu redzi kādu, kas ir ticis šādā situācijā, viņš to nezināja, un tika tā. Pirmais, ko vienmēr izdarīja, kur atslēgt elektrību. Tas nozīmē, vienmēr arī pats padomā, kur elektrību var uzreiz atslēgt, ja vajag. Otra lieta. Sauc palīgā tā, ka palīgā tāda. Palīgā! Un visi skrien uzreiz šurp, un tad saka, elektrība palīgā, cilvēks zem sprieguma. Nebaidies, ko citi padomās, tajā brīdī rīktīgi visā balsī, lai visi dzird. Ja? Un trešais, protams, telefons par rokai, 112, sakam, kur, cik cietušie un kas notika. Ja, un tad aiziet, to visu noteikti arī dispečeri jautās, kas tur notic un tā tālāk, un tad visu izstāstam, nekādā gadījumā nepārtraucam sarunu, kamēr dispečers to nav pateicis. Lai ar jums tas nekad nenotiek. Ja? Bet, kas tad ir tas, ko mēs šodien esam iemācījušies? Elektrība mums ir ļoti, ļoti vajadzīga, lai mēs varētu darbināt visādas ierīces. Tas ir vajadzīgs lukturītim, telefonam, teikanai un citām ierīcēm. Bet elektrība ir bīstama. Ja? Un, protams, tajā brīdī, kad sāk svilt, smirdēt, ir jau pavēlu. Un tad slēdzam ārā elektrību, ja kaut kas tāds notiek. Un saucam palīgā 112, ja to vajag. Bet lai tas nekad nav jāizmanto. Paldies jums! Atā!